Atbrīvot cilvēkus no darba dēļ pases ir tas jauns līmenis, ko Nacionāla apvienība šodien izgudroja. Pēc valodās mēģinam izsekot, pēc tautības mēģinam izsekot, tagad pēc pases izsekosim, vai ne? Jau vērts izveidot kaut kādu jaunu filtrācijas ministriju, kur Nacionālā apvienība būs galvenā. Varēs pieskatīt, cik pareizai virzienā mēs lidojam kopā ar visu mūsu nostāju, vai ne? Augstgodāt Nacionālā apvienība. 200 skolotāji, kas šodien, neskatoties uz jūsu attieksmi, absolūti zemisku, turpina nākt darbā un pasniegt mūsu Latvijas bērniem zināšanas, turpina viņus mācīt, turpina viņiem palīdzēt būt sagatavotiem lielai dzīvei. 200 cilvēki, kuri šodien neskatoties uz to, ka jūs viņus apsaukājat par agresoru atbalstītājiem, uz to, ka jūs viņus nerespektējāt, uz to, ka jūs augsti godāt Nacionāla apvienība, maksājāt viņiem zemisku algu. Tik mazu, ka par viņu pat dzīvot nav iespējams, bet viņi turpina par spīti visām nākt skolās un palīdzēt bērniem gūt zināšanas. Jūs kaut vienu no viņiem esat pieķēruši, stāstot kaut kādas nepareizās lietas. Jūs kaut vienu no viņiem esat dzirdējuši, kad viņi mēģina pārliecināt Latvijas bērnu par to, ka jāmīl citu valsti, izņemot mūsu Latviju. Šaubos, ka šādi gadījumi ir bijuši. Šaubos. Par to, ka šim cilvēkam ir Krievijas pasi vai Baltkrievijas pasi. Nedrīkst viņu mēģināt piežmiegt. Nedrīkst. Vēlreiz, augsti godāt Nacionāla apvienība. Neviens no šiem cilvēkiem neko sliktu Latviju nav izdarījis. Viņi priekš jums, augsti godātais Būtāna kungs, ir izdarījuši daudz vairāk nekā daži citi. Vēlreiz viņi paciešot jūsu attieksmi, turpina pildīt savu darbu. Viņi paciešot jūsu attieksmi, turpina stiprināt mūsu valsti, jo 200 cilvēki priekš izglītības ministrijas tas ir milzīgs skaits. Milzīgs skaits. Vēlreiz Būtāna kungs, tie cilvēki, kas par spīti jūsu personīgai attieksmei turpina nākt darbā, autobusu vadītāji, pāvari, apsargi, taksometra vadītāji, visi tie cilvēki, kurus jūs katru dienu šeit no tribīnes pazemojot, kā neatbilstošus, kā nepiederīgus, viņi ir vislielākie Latvijas fani un lojāli cilvēki, jo viņi par spītu visam, par spītu jūsu vārdiem, par spītu jūsu nostājai, turpina stiprināt mūsu Latviju. Nacionāla apvienība jums garantēts 2 vietas Eiropas parlamenta, priekš kam jau tas cirks tālāk. Jums tas vietas ir garantēts, 3. vieta tur viennozīmīgi nebūs. Vienkārši šajā gadījumā mierīgi sagaidiet svētdienu, izbaudiet savu uzvaru un turpiniet izlikties, ka jūs aizsargājat nacionālās vērtības Eiropā. Tā izlikšanas pēdējo 5 gadu laikā jums izdevās perfekti. Vēl 5 gadi varēsiet izlikties, ka aizsargājat nacionālās vērtības. Kur tās vērtības, ko jūs tur nosargājat, es īsti nevaru saprast. Vēlreiz, cilvēki, kas šodien par spīti jūsu attieksmei turpina pildīt savu valstiski svarīgu darbu, ir lojāli, ir mūsu cilvēki. Un es jums piedāvātu vēlreiz sagatavojot banketi, nopērciet šampi un svētdien svinēja 2 vietas Eiropas parlamenta. Visi izdodas, viens sauklis, jūs visu laiku nest caur visu vēsturi. Paldies, kolēģi, neatbalstīsim.